Jūs zināt, cik tas ir aizraujoši, taču vienlaikus grūti un atbildīgi būt par pedagogu. Katra diena ir neatkārtojama, ir gandarījums redzēt bērnus augam, tomēr ikdienas steigā tikpat svarīgi ir rūpēties par savu veselību. Bet kā? Iemācieties strādāt ergonomiskā pozā. Centieties izvairīties no vienveidīgas pozas. Daļu stundas kustieties un daļu vadiet sēdus, lai atpūtinātu muguru un izvairītos no vēnu varikozes rašanās. Izvēlieties darbam piemērotus un stabilus apavus. Ieteicamais papēžu augstums ir 3 līdz 5 cm. Augstpapēžu kurpes, lai paliek svētku brīžiem. Sekojiet pozai, kurā sēžat. Nepareiza krēsla izvēle var radīt muguras sāpes un deformācijas. Izmantojiet tādu darba krēslu, kam var regulēt sēdekļa un atzveltnes augstumu, sēdekļa dziļumu un slīpumu. Gatavojot stundu plānu, atcerieties, ka arī jums ik pa laikam ir jāizkustas, kaut vai aizejot no viena klases gala līdz otram. Lai izvairītos no sāpēm roklocītavās, izmantojiet plaukstas paliktni un sev piemērotu klaviatūru. Ikdienā mugurē ir liela slodze. Samērojiet savus spēkus, ceļot smagumus, nenodariet sev pāri, saudzējiet sevi. Lai izvairītos no redzes bojājumiem, strādājiet gaišās telpās un izvēlieties darba vietas apgaismojumam lampu ar regulējumu gaismas plūsmu. Sekojiet, lai gaisma no projektora nespīdētu acīs. Strādājot pie interaktīvās tāfeles, izmantojiet rādām kociņu, lai nebojātu acis tīkleni. Strādājot ar datoru, ik pēc stundas atpūtiniet acis uz 10 minūtēm un veiciet redzes vingrinājumus, skatoties uz priekšmetiem tūmā un tālumā. Balss ir viens no skolotāja svarīgākajiem instrumentiem, kas arī ir jāatpūtina. Nepārpūliet balsi. Sporta stundās jūs palīgs ir svilpe, bet diskusiju pārtraukšanai varat izmantot zvaniņu. Izmantojiet pārtraukumus, lai atpūtinātu balss saites paklusējot. Mudiniet skolas vadību pāriet uz moderniem mācību līdzekļiem un nomainīt vecā parauga tāfeli pret tādu, uz kuras var rakstīt ar marķieriem vai interaktīvo tāfeli. Jūsu plaušas un acis būs pateicīgas. Pārliecinieties, ka telpas tiek regulāri vēdinātas un tiek veikta mitrā uzkopšana. Ja nepieciešams aizsniegt augstākas virsmas, meklējiet kāpnes. Galdi, skapīši un krēsli nav domāti tam, lai uz tiem pakāptos. Tie var salūst vai apgāzties, un jūs varat gūt smagas traumas ar ilgstošu ārstēšanos. Uzmanieties no sliekšņiem. Kāpjot pa kāpnēm, nesteidzieties un pieturieties pie margām. Uz kāpnēm un gaiteņos ievērojiet kustības virzienus kā ceļu satiksmē. Mudiniet tā rīkoties arī skolēnus. Skolēnu uzvedība reizēm nav prognozējama, tāpēc esiet uzmanīgi. Pārbaudiet, vai skolēnu somas novietotas tām paredzētajās vietās un ejas ir atbrīvotas. Sekojiet kārtībai savā darba telpā. Nevietā esoši vādi vai nenostiprināti kabeļi var kļūt par iemeslu traumām un darba spēju zudumam. Lai būtu droši par savu veselību, saulaicīgi ejiet pie ārsta, lai pārliecinātos, vai jums nav osteoporozes. Ilgstoša atrašanās trokšņainā vidē veicina stresa un tam sekojošu noguruma rašanos. Centieties konfliktus atrisināt mierīgā ceļā. Izrādiet empātiju un mācieties agresīviem audzēkņiem apvaldīt dusmas. Lai atjaunot emocionālo līdzsvaru un nenonāktu līdz fiziskam izsīkumam, centieties pienācīgi atpūsties un domājiet pozitīvi. Pastaigājieties svaigā gaisā. Dodoties uz darbu vai mājām, izkāpiet vienu pieturu ātrāk un atlikušo ceļu veiciet kājām. Ieturiet regulāras maltītes. Lietojiet uzturā daudzveidīgu un sabalansētu pārtiku. Tā dod enerģiju un ir veselīgas un harmoniskas dzīves pamats. Bet ēdiet lēnām. Kopā ar kolēģiem apmeklējiet pasākums ārpus skolas, ekskursijas, kultūras pasākums un citus. Tas palīdzēs pārvarēt stresa un noguruma fizisko ietekmi. Veselam un garām mūžam pedagogam ir vieglāk strādāt,
būt radošam, ieinteresēt un motivēt skolēnus, padarot saistošu izglītošanās procesu kopumā. Lai iedvesmojoši un veselīgi ir katra skolā pavadītā diena.